tā nebūs dāvana, bet gan prēmija par darbu un tiks aplikta ar darba spēka nodokļiem. Ja? Jo te ir stāsts, ja tu izdarīsi to, tad es tev to. Ja? Tātad, ja tu uzņēma labā, tagad tur čakli pastrādāsi, ja? Jo var jau būt naudas prēmija, bet šajā gadījumā, tā kā mantiska vērtība, ja, dāvanu karte, bet, protams, tā nebūs dāvana tādā izpratnē, kā mēs to saprotam saskaņā ar civilu likumu, tā būs prēmija un apliksies ar visiem darba spēka nodokļiem, pie kam šī dāvanas kartes vērtība, tā būs neto vērtība. Par to uz priekšu arī būs piemēri. Tātad uzņēmums izdomā kaut ko dāvināt, ja, kaut kam, tagad mēs tādās vispārējos terminos, ja? Un kurā brīdī tas var kļūt par ziedojumu, un kā zinām, ziedojumiem jau ir iespējamas nodokļu atbrīvojums, ja, uzņēmuma ienākuma nodokļu atbrīvojumi, tad saņēmējam ir jābūt vai nu sabiedriskā labuma organizācijai, vai budžeta iestādēji, vai valsts kapitāla sabiedrībai, kura veids kultūras ministrijas deleģētas valsts kultūras funkcijas. Nevienā normatīvajā aktā, ne arī valsts ieņēmuma dienesta metodiskajos materiālos nav atrunāts, kādi tieši izdevumi, ja, kādus tieši izdevumus drīkst iekļaut šajos te personāla ilgtspējas pasākumu izdevumos. Ja. Vienkārši ir teikts, ka kolektīva saliedēšanai, motivēšanai un tā tālāk. Ja. Tad telpu īra, ēdināšana, pasākumu vadītāja nolīgšana. Ja. Līdz ar to mēs izsacinām, ka visas izmaksas, kas radušās Ziemassvētku balles rīkošanā, protams, PVN tai skaitā, ja, jo atceramies, ka Ziemassvētku balle rezultātā neradā ar nodokļu apliekumu ienākumu, līdz ar to nekāds priekšnodoklis nevarētu būt. Ja. Nākamais sadarbības partneriem tiek izsniegts uzņēmuma preču zīmi saturošs priekšmets, krūze, pudelīte vai cepure vai kaut kas tam līdzīgs. Un atkal, kura vērtība nepārsniedz 20 eiro. Ja? Tad mums ir šie te ministra kabineta noteikumi, kuros ir